Otrais universālais visuma likums saucās vibrācija likums. Mūsu domas, emocijas un darbības nav tikai iekšējie notikumi. Katra mūsu doma, emocija un darbība izstaro konkrētas vibrāciju viļņus. Pozitīvas domas izstaro augstas frekvences vibrācijas, tepat laikā negatīvās domas izstaro zemes frekvences vibrācijas. To saprotot, mums ir spēcīgs instruments mūsu realitātes veidošanā. Padomājiet par mīlestības un prieka jūtām. Kad jūs baudāt šīs emocijas, jūs rezonējat paaugstinātās frekvencēs. Un pretēji, kad esat iegrimuši negatīvismā, jūs pievelkat pieredzi, kas rezonē ar šīm zemajām frekvencēm. Kāda ir šī likuma ievērošana mūsu ikdienas dzīvē? Sāksim ar rūpīgu mūsu domu un emociju analīzi. Uzdodiet sev jautājumu, kādu enerģiju es tagad izstaroju visumā. Praktizējiet pateicību, lai paceltu savas vibrācijas. Pat nelielas izmaiņas jūsu vibrāciju frekvencēs var novest pie ievērojamām transformācijām jūsu dzīvē.